dokumentālā filma var būt tik interesanta, tik saistoša un tik emocionāla, jo parasti pierasts ir skatīties tādas garlaicīgākas un nepārāk iedvesmojošas šāda veida filmas. Tas ir tā kā stāsts vairāk par ticību, tieši par mērķtiecību un par to, kā dēļ nemateriālām vērtībām cilvēks ir gatavs darīt uz visu. Un caur šo sporta prizmu principā tiek parādīta tāda situācija un cilvēku, kā vienkārši cilvēku stāsts, bet kas var likt padomāt mums katram par sevīm un projicēt uz savām dzīves situācijām, gan personīgajām, gan darba. Filmu ieteiktu noskatīties jebkuram, jo es domāju, ka jebkurš tajā var saskatīt kaut ko priekš sevis. Filma ir noteikti aktuāla, es domāju, tieši šajā brīdī, un man liekas, ka pat vēl aktuālāka, kā varbūt tajā laika periodā, kad viņa tika uzņemta 2 gadus atpakaļ, jo šobrīd ir šī situācija tāda, kāda viņa ir, un filma liek tā kā paskatīties uz to, ka nevajag padoties, ka vajag iet uz saviem mērķiem, un ka dzīvē ir tiešām jātic kaut kam, un ja tu tam tici, tad arī tas izdosies, un ja tu dari to no visas sirds, tad rezultāts būs.